63 Rīgas vispār izglītojošās skolās ir noslēdzies ERAF finansētais projekts. Kā rezultātā 227 labiekārtoti kabineti, kuros aprīkotas jaunas tehnoloģijas, kabineti ir izremontēti, aprīkoti ar mēbelēm. Un tas noteikti ir jauns ieguvums, jauns instruments skolotājiem šodien, ar kuru strādāt. Mēs ļoti ceram, ka šie ieguldītie līdzekļi, kas kopumā bija vairāk kā 8,5 miljoni, no kuriem 5,9 miljoni tika finansēti no ERAF fondiem, kā arī Rīgas domas ieguldījums 2,6 miljonu apmērā, būs tā pozitīvā investīcija, kura dos motivāciju. Tā ir iedevusi jaunus instrumentus skolotājiem, ar kuriem strādāt. Tādēļ izmantosim šo iespēju, kas mums ir dota, izmantosim viņu ar ļoti lielu pašatdevi, paši mācoties, mācot savus skolēnus, un galvenais, protams, skolēniem esiet aktīvi radošajā mācību procesā, sadarbojieties savā starpā, sadarbojieties ar skolotājiem, pieņemiet to jauno, ko mēs spējam dot šī projekta ietvaros. Stunda sākās ar to, kad laboratorijas darbam tiek izskaidrots mērķis. Tā ir metālu jonu kvalitatīva pierādīšana. Darbs ir vienkāršs, tas ir vienkāršs laboratorijas darbs. Mērķis tātad saprast, pirmkārt, kā veido molekulāros reakciju vienādojumus, kā veido saīsinātos jonu vienādojumus. Tas ir kā ieskats jau tālākai darbībai, lai pēc tam spētu veidot jau laboratorijas darbu, kurā ir doti jau nezināmi šie te metāla joni, un būtībā ir jāprot jau šādā nestandarta situācijā šos jonus atrast, tā teikt, pierādīt, ka viņi tur ir. Laboratorijas darba nosaukums – metāla jonu kvalitatīvā pierādīšana. Darbs ir plānots grupās, grupā 3 cilvēki. Darba piedarumi un vielas ir darba vietā, tā kā nekas nav jāmeklē. Ir jāaizpilda protokola darba lapa, kurā ir jāieraksta novērojumi un pierādāmais jons, un arī jons, ar kuru pierāda, kā arī jāsastāda reakcijas vienādojumi, kas tur ir prasīti. Gan molekulārais vienādojums, gan saīsinātais jonu vienādojums. Darbam jūs izmantosiet arī nelielu palīgu, tabulas un aprēķinu ķīmijā, 42. 43. lapas puse, svarīgāko jonu pierādīšanas reakcijas. Un svarīgākais, kas šeit ir tā pazīme. Pazīme, kas liecina, ka reakcija ir notikusi. Tātad, kas ir izveidojies, kādas nogulsnes ir izveidojušās kādā krāsā, ja? Tā būs tā jūsu pazīme, pēc kuras jūs arī noteiksiet. Tas nav viss. Vēl jūs varēsiet izmantot arī tā saucamo virtuālo laboratoriju, jo galīgi nav skaidrs, kā sastādīt šīs reakcijas. Jūs varat pienākt tātad pie interaktīvās tāfeles un tātad zināmos šķīdumus, ko jūs salējāt kopā, ja? Nu, piemēram, feru MeSO4 jūs salējat kopā ar nātrija hidroksīdu. Jūs uzklišķiniet uz šī lauciņa, jums parādās būtībā jau šī reakcija. Tas ir kā špikers. Bet šo tiešām lietosim varbūt tikai tajā brīdī, kad galīgi nav skaidrs, kā notiek šī reakcija, kas veidojās. Ja? Nu, tad var nākt pašpikot drusciņu. Tas tāds atļautais līdzeklis būs. Tā. Sākam darbu, lai veicās. Laboratorijas darbā ir jāpierāda 9 metāla joni. Darba gaita ir dota. Skolēnam ir jāveic tieši šis eksperiments, šī vienkāršā reakcija. Jāizdara novērojumi, jāpieraksta viņi.
jānorāda, kurš metāla jons ir kā jons, ar kuru pierāda šo metāla jonu. Ja? Un visbeidzot ir jāsastāda molekulārais reakciju vienādojums un saīsinātais jonu vienādojums. Atkārtojam pirmo reakciju. Tātad vara jona pierādīšana. Mililitru vara chlorīda un pievieno nātrija hidroksīdu. Attiecīgi, to var drusciņu vairāk, 2 reizes vairāk likt, jā. Un kas tur izveidojās? Tātad, lūk, arī novērojami. Izveidojas tātad nešķīstošas recekļveida, jā, zilas nogulsnes. Tātad tie ir novērojami. Un jons, ar kuru pierādīja Aleksej, kurš tad tas sanāk? OH mīnus jons, jā. Tā, otro reakciju Agnes parādīs ar svina joniem. Tātad mēģinē ieliejam 1 mililitru svina nitrāta šķīdumu, plumbumu NO3 2 reizes. Un mēģinājumu saturam pievienojam kālija jodīda šķīdumu, arī aptuveni 1 līdz 2 mililitru. Tad svina nitrāts. Un to mēģina jau var turēt. Vēl tā arī. Vēl tā. Tikai vajadzētu to vienam darīt. Ne? Nu, un izveidojas attiecīgi. Jā, pilnīgi. Un tā tad izveidojās tipisks, jā? Tipisks pilti dzeltenas nogulsnes, svina jodīts. Saucās arī alķīmiķu zelts. Ja. Novērojumi. Izveidojās spilgti dzeltenas nogulsnes. Tā, nu varbūt klase nedaudz paskatāmies. Tā viena reakcija, tur, kur ir alumīnija jonu pierādīšana, tur pie darba gaitas būtībā tā secība būtu jāveic otrādāk. Vispirms alumīnija nitrāts jāielej mēģenē un tālāk jāpilina klāt nātrija hidroksīds. Un tad jūs reāli redzēsiet novērojumus, kas tur izveidojās, pazīmi tātad pierakstīsiet, jo savādāk, ja tā secība ir otrādāka, tad tur aiziet arī tāda lieta kā amfoteritāte, par ko mēs mācījāmies iepriekš, respektīvi tās nogulsnes izveidojas un uzreiz izšķīst tālāk tajā nātrija hidroksīdā, tāpēc tur tā notikās. Ja? Līdzīgi ir jāveic arī ar cinku, cinka jonu pierādīšanai. Cinka joniem arī vispirms ielejiet cinka nitrātu mēģenē un tad pievienojiet nātrija hidroksīdu šķīdumu arī pa pilieniem lēnām. Ja? Tātad secība ir būtiska, lai jūs varētu pierādīt šos metāla jonus. Tātad es atgādinu vēlreiz, molekulārajās reakcijās svarīgākais ir novienādot arī viņas. Ja? Skatījos dažām grupiņām, ar to vienādošanu bija bišķiņ kaut kā aizmirsies. Un otra lieta, sastādot saīsināto jonu vienādojumus, brīžiem tie jonu lādiņi dažiem izgaist. Ja? Tos arī, es atgādinu, jāraksta ir. Joniem ir jāraksta klāt lādiņš.
Tas arī aptuveni ļoti. Tu vari ņemt vairāk, nu, kaut vai tā. Vairāk varbūt, jā. Un kas tur ir jāpievieno? Natrija chlorīds. Starp citu, vienlaicīgi nevajadzētu vaļā turēt vairākas reaģentu pudelītes. Jums var sajukt pēc tam vāciņu, apgāzties. Darbu strādājot, skolēns var izmantot uzskates materiālu. Tā ir tabula, kurā ir parādīts, kādā krāsā ir šie produkti, kas izveidojās šīs nogulsnes, kas pierāda konkrēto metāla jonu. Un otrs palīga līdzeklis ir interaktīvā tāfele, konkrēti virtuālā laboratorija, kur arī var pieiet, nedaudz pašpikot. Ja? Nu, šajā gadījumā te ir runa tieši konkrēti jau par reakcijas vienādojumiem, kuru var, tā teikt, arī tur redzēt. Šī stunda notiek ļoti organiski. Tas nozīmē, ka es strādāju ar katru grupiņu individuāli, un iespējams, ka no malas varbūt ir grūti saprast, ko šeit mēs darām. Ja? Bet tas konkrēti tas cilvēks, tā cilvēka grupa, kas strādā, viņi šajā darbā ir iekšā līdz ausīm. Darbs tiešām ir vienkāršs. Tas nav tāds ar pētāmo problēmu, ja? Tas nav pētnieciskais laboratorijas darbs. Es uzsveru, ka tas bija vienkārši laboratorijas darbs. Tad liela daļa jau tuvojās finišam, es skatos. Sagaidu vēl pēdējos protokolus un tiekamies nākamajā reizē, kad jau mēs runājam par metālu īpašībām, visu pārunājam, un pēc tam mums ir mazs pārbaudas darbs jau.